Esiet sveicināti! Mani sauc Liene Zariņa, un šī ir rubrika par suni bez filtriem. Pirms laiciņa pie manis bija viesos doktors Nartišs, un tajā reizē es viņam jautāju: sakiet, doktor, pēc jūsu prakses un statistikas, ar kurām vainām, kaitēm vai veselības problēmām pie jums nāk visbiežāk pacienti? Un viņš teica, numur 1 manā statistikā, manā praksē, tā ir dermatoloģija. Nu, lūk, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien šeit pie sevis sagaidīt doktori Jevgeniju Kondratjevu, kas ir veterinārārste, dermatoloģe, un jūs, doktori, esat pirmā Latvijā diplomētā speciāliste dzīvnieku dermatoloģijā. Esiet sveicināti! Labrīt, labdien! Man prieks būt šeit. Paldies doktoram Nartišam, ka runāja par dermatoloģiju. Daļa no viņa pacientiem nāk pie manis, viņš labprāt dalās. Jā, doktor, sakiet lūdzu, kāds bija jūsu ceļš, 3 vārdos, var arī vairāk vārdos, līdz jūsu kvalifikācijai, kas izklausās tiešām ļoti nopietna, iespaidīga kvalifikācija mūsu Latvijas mērogam. Kāds bija šis ceļš un kāpēc tieši dermatoloģija? Par to, ka es gribu būt veterinārārste, es zināju, kopš es sevi atceros. Es pat nezināšu, kas bija tas brīdis, kad es izdomāju, ka es gribu būt veterinārārste. Es sevi atceros tikai ar šo ideju, kas kaut kādā brīdī aizgāja greizi, bet es atgriezos pie veterinārmedicīnas tomēr. Un tad, vairākus gadus es esmu strādājusi kā praktizējošais veterinārārsts visās jomās, bet arvien vairāk es redzēju tos dermatoloģiskos gadījumus, kur es nezināju, ko darīt. Nesapratu, kāpēc tā, ko tā āda grib man pateikt, un tad es izdomāju, ka es mācīšos vairāk. Tas bija skolas, tie bija kursi, semināri, konferences, kongresi, kas veidoja manā galvā tādas zināšanas, tā kā mākonīšus. Ja? Un tad es domāju par to, ka es gribētu tos mākonīšus salikt vienā lielajā mākonī, kāds ir manā galvā tagad par visu dzīvnieka izpratni, fizioloģiju, patoloģiju un tā tālāk. Sāku meklēt un atradu, ka Eiropā ir iespēja studēt specialitātēm. Sāku meklēt, kur, un pirmais, kas man nāca manā e-pastā, bija aicinājums uz Franciju, ko es arī izdomāju, kā pieņemšu. Un, tā es aizbraucu uz Franciju uz vairākiem gadiem, kopumā uz 5, no tiem 3 bija rezidentūra dermatoloģijā. Un 23. gadā es kļuvu par veterināro dermatoloģiju. Brīnišķīgi. Un, ja drīkst jautāt, kādā valodā jūs studējāt Francijā? Tad ir sākumā jāpastāsta, kas ir rezidentūra. Tas ir tas pats, ko dara ārsts. Ja? Jā, praktizēšanās. Jā. Viņš pabeidz mācības par ārstu, un tad viņš iet rezidentūrā, lai iegūtu specialitāti. Dzīvnieku specialitātēs ir tieši tas pats. Un tā koledža ir Eiropas, ko es esmu pabeigusi. Respektīvi, koledžas mācības bija angļu valodā. Bet mans mentors, cilvēks, pie kura es visu to mācījos, viņa ir joprojām no Francijas. Un tad darbs ar mentoru un darbs ar pacientiem bija franču valodā. Faktiski jau praktizēšanās savā specialitātē. Jā, lieliski. Tā teikt, visas prasmes nostiprinās un rodās ar praksē. Tātad tas ir jūsu aicinājums jau no bērnības. Ārkārtīgi liels prieks to dzirdēt. Vai jums bērnībā bija suņi? Kaķi? Es esmu kaķu cilvēks. Man vienmēr ir bijuši suņi. Bet mana dvēsele ir tuvāk tomēr kaķu dvēselei. Man arī tagad ir suns. Tas suns ir nācis manā ģimenē
nesen. Tas ir suns, kas nāca pie mana dzīves biedra, un tagad mēs dzīvojam visi kopā arī ar to suni. Bet tā, lai es pati sev meklētu suni, tā manā dzīvē nav bijis. Visi tie suņi atnāk kaut kā, bet jā, tas, ko es meklēju sev, tas ir kaķis. Jā, tad droši vien saka jau tā, ka vairāk varbūt kaut kāds ar īpašībām mēs asociējam vairāk ar šo dzīvnieku. Jā, varbūt. Kaut kas mums patīk un ir pievilcīgs šajā dzīvniekā. Lieliski, paldies jums par šo stāstu. Runājot par dermatoloģiskajām problēmām, es atļaušos jums pastāstīt nedaudz par savu statistiku, kur es pēdējo dienu laikā, mums ir tāda liela suņu mīļu grupa, Vidzemē, Cēsis, Sigulda un vēl citas pilsētas. Tur ir šobrīd vairāk kā 200 suņu īpašnieki, un tā statistika, es viņiem palūdzu ieklikšķināt, vai viņu suns dzīves laikā ir saskāries, un tad es uzrakstīju tur vairākas tās dermatoloģiskās izpausmes, kas varētu būt, un tā statistika, viņa nav iepriecinoša. Ir katrs faktiski otrais ir saskāries ar kaut ko, un te ir dažādas šķirnes, pat šķirnes, bezšķirnes sunīši. Numur 1 manā personiskajā šeit statistikā ir suņu saimnieki saskārušies ar ausu problēmām, iekaisumiem. Tas ir šajā statistikā numur 1. Otrā vieta ir acu asarošana, un 3. vietu dala nieze un ķepu laizīšana un knibināšana. Sakat, lūdzu, doktor, kā tās dermatoloģiskās problēmas sākas, vai tas tiešām ir tā, ka tās sākas ar šo niezi, apsārtušām ausīm, asarojošām acīm, vai ar to sākas šīs ādas problēmas kā pirmās pazīmes? Tas ir atkarīgs no tā, par kādām tieši ādas problēmām mēs runājam. Bet, ja mēs runājam par alerģiju, jā, tad definīcija alerģijai ir tāda primārā nieze bez ādas bojājumiem. Un tad tas pirmais, ko pamanīs saimnieks, ka viņa suns vai kaķis, vai arī citas sugas dzīvnieks, ir sācis kaut kādā veidā ietekmēt savu ādu, ko mēs saprotam, varbūt ar laiku, kā tur ir attīstījusies nieze. Tā var būt laizīšana, tā var būt kaut kāda berzēšana, tas var būt arī dīvainas kustības, ko nevienmēr saimnieks izprot kā niezi, ja? Bet tur, teiksim, jā, tā pati berze vai tā pati kāju laizīšana. Ar vairākiem klientiem runājot, es esmu sapratusi, ka kāju laizīšanu viņi var uzskatīt par sevis mazgāšanu. Ja? Tad suns pirms gulētiešanas, viņš stundu mazgā savas ķepas. Es stundu nemazgāju savas kājas, piedodiet, pirms gulētiešanas. Ja, tad tur jau ir kaut kas patoloģisks, tur jau ir kaut kas, kas norāda uz niezi. Un tad tai primārai niezei attīstoties un dzīvniekam to ietekmējot, rodas ādas bojājumi. Tas pats runājot par ausīm, ja, sākumā tur ir nieze, ko kaut kā dzīvnieks mēģina kasīt, berzēt, vēl kaut kā purināt, un tad ar laiku tur attīstās visas citas izmaiņas, kas jau vairāk pamanamas ar saimnieku, teiksim, nepatīkama smaka, teiksim, kaut kādi izdalījumi, apsartums un tā tālāk. Ar acīm ir mazliet sarežģītāk, jo acīm tāda klasiskā acu asarošana nevienmēr ir klasiskās alerģijas izpausmē. Un tur biežāk vai nu ir citas acu problēmas, ko es lūdzu izslēgt pirms tie dzīvnieki nonāk pie manis, vai nu biežāk tomēr tur būs tāds kontakta konjunktivīts vai kontakta alerģiskais konjunktivīts, kas var būt vai nebūt daļa no alerģijas. Ja? Ar acu asarošanu ir grūtāk, un nevienmēr dzīvnieks, kurš nonāca gala rezultātā pie manis ar acu asarošanu, izies no mana kabinetā ar diagnozi alerģija. Manā statistikā numur 1 ir šīs te ausis, kur tiešām skatos, ka katrs trešais saimnieks ir saskāries ar apsārtušām, niezošām un citādi kairinošām ausīm sunim.
Ļoti bieži cilvēki domā, ka šis ir tikai tāda, varbūt, kaut kāda ausu problēma, ja? Nezinu, tur pie Lora jāiet ausu problēma, ja? Bet cik bieži tas patiesībā ir dermatoloģiskas slimības simptoms, un vai tas klasiski tomēr lielākoties vedīs līdz diagnozē alerģija. Es saprotu, ka tur varbūt ir parazīta sēnītes un vēl kaut kādas citas lietas, bet ja mēs tās ausis bišķi paķidātu vairāk. Jā, es tagad domāju par to, vai vienmēr ausis ir tātad dermatoloģiskā problēma. Un, manuprāt, atbilde ir jā. Tātad vienmēr tas, kas notiek ar ausīm, tiks ārstēts ar dermatologu. Ja? Tad ar to cilvēku, kurš vairāk izprot ādas slimības. Vai tā būs alerģija? Droši vien 3 no 4, jā. Un tad 1 no 4 tas būs kaut kas cits, kas var būt parazītie, kas var būt jaunveidojumie, kas varētu būt vēl tādas brahicefāļu suņu ar īso purno vidusaus problēmas, kuras ir saistītas ar uzbūviem. Tad, jā, īsi atbildot, bieži gala rezultātā diagnoze būs alerģija, bet tomēr nevienmēr. Sapratu, paldies. Jā, tieši tā mēs vairāk runājam par jūsu praksi, par jūsu statistiku, un varbūt arī negluži tur saucot precīzi skaitļos, bet aptuveni vismaz tās proporcijas. Pieminējāt sēnītes, tad sēnītes ausīs, vai tas tomēr norāda, ka tas suns uz kaut ko ir alerģisks, ja tā ir kaut kāda ārējās vides faktoru ietekme. Es šeit nerunāju par kailo ēdi, ko mēs arī saucam par sēnīti, bet kailā ēda neskars ausis. Tas būs ļoti retos gadījumos nejauša sakritība, kā tā kailā ēde ir ieviesusies uz ausīm, ne pašās ausīs. Pašās ausīs ir pārāk maz matu, lai kailā ēda tur gribētu tikt. Tomēr biežāk arī tautā saka sēnīte, par to, ko mēs saucam medicīnā rauga sēnes. Jā. Un rauga sēnes suņiem mums pārsvarā ir malasēzija, un malasēzija vienmēr ir sekundāra. Respektīvi, tā sēnīte dzīvo uz suņa ādas, normāli, jebkuram sunim mēs varam tādu atrast, un kamēr tas daudzums nav liels, tikmēr mēs uzskatām to par suņa normālu mikrofloru. Ausīs, uz ādas, krokās. Kad to mikroorganismu daudzums sāk palikt liels, tad mēs redzam klīniski problēmu, bet vēlreiz tā ir sekundāra. Sapratu, un jāmeklē, kāpēc tā ir attīstījusies, kas ļāva tam organismam, mikroorganismam attīstīties vairāk nekā tas ir domāts dabā. Ja? Tātad, ausu sēnīte pastāv, bet tai vienmēr ir primārs cēlonis. Sapratu. Tas nozīmē to, ka, ja aiziet ar savu suni, kuram ir tad jau savairojusies šī ausu sēnīte, tas nebūtu tā, ka mēs tikai izārstējam un vai to virskārtiņu tur apdarinām, tā teikt, ja? Bet tur kaut kur aug kājas, vai ne, tajā organismā, suņa organismā. Tieši tā. Un dažādi varianti ir iespējami. Ja tā ir pirmā reize dzīvē, tad varbūt arī pastāv iespēja aparstēt un paskatīties, kas būs. Jā. Un ja tas ir bijis vienu reizi dzīvē, mazums kāda disbioze, stress, peldējās, kaut kas tur tika ausīs, pārāk daudz mitruma. Bet, ja problēma atkārtojās, tad noteikti ir jāmeklē tas kājas, kā jūs teicat. Jā, sapratu. Un vēl parunājot par ausīm, pat cik ar to saskarās tik daudz, tad es zinu, ka šobrīd saimnieki kampķi katru jūsu vārdu. Arī es tā skaitā par ausīm runājot. Vai vesela suņa ausis vispār ir regulāri jātīra? Vai mums tur ir jābāžās iekšā tais ausīs ar kaut kādām, lupatām, salvetēm, šķidrumiem, regulāri, neregulāri, vai vispār tas ir jādara?
Īsa atbilde ir nē, bet iedziļināsimies. Tad vesela suņa ausis tīrīt nevajag, jo tur pastāv tāda izcila sistēma, kas darbojās labāk nekā mēs jebkurš. Un tad, pateicoties tai sistēmai, tur ir tāda epitēlija migrācija, viņa saucās, kas izvada visu, kas tur veidojās ausīs, un ausīs veidojās sērs, un tas ir normāli, tas ir tāds normāli, veido tādu normālu plēvīti, kas pasargā ausu ādu, un tad to sēru kaut kā ir jāizvāda uz āru. Un to dara organisms pats pa sevi ar to epitēlija migrāciju. Respektīvi tas, ko saimnieks dažreiz grib izdarīt, ir paskatīties uz skrimstalo, un ja tur ir izdalījumi pie ieejas auss kanālā, tad to gan, ja ir vēlme, var notīrīt. Tur smiltis un tāds. Jā, arī tas pats sērs, tāds brūnas nokrasas eksudātiņš nelielajā daudzumā, kuram ir raksturīga smaka, smarža, daži to sauc par smaržu arī. Ja? Tad to var izdarīt ar ausu tīramajiem līdzekļiem, vienkārši ar vatīti, ar tamponu. Ja ir nepieciešamība kaut ko liet ausīs, respektīvi jūs tur redzat, ka ir pārāk daudz kaut kā, kas dalās, nāk ārā, traucē suni, tad tur ir pamat problēma. Auss kanāls ir pildīts ar dziedzeriem, tiem dziedzeriem, kas producē sēru. Un vienīgais veids, kā tam dziedzerim izpausties, parādīt, ka man ir slikti, ir dalīt to savu sekrētu, respektīvi dalīt sēru pārmērīgajā daudzumā. Kad es runāju ar saviem klientiem, es salīdzinu ar degunu, jo tas ir acīm redzamāks un katram no mums skaidrāks. Kad man ir tikusi baktērija degunā vai vīrus, ko dara dziedzeri manā degunā, producē gļotas, ko mēs saucam par iesnām. Ja? Un mēs saprotam, ka kaut kas tur nav labi. Es to ārstēšu vai nē, tas ir cits jautājums, ja? Kurš varbūt tur prasa dziļāku izpēti, bet tas pārmērīgais sekrets, pārmērīgs izdalījumu daudzums, pat ja tur nav nekādas infekcijas, jau norāda uz to, ka notiek kaut kas, ja? Un nākamais jautājums, kas tieši lika tiem dziedzeriem producēt pārāk daudz sēra, vairāk nekā tai ausī ir vajadzīgs, lai vienkārši maigi pārklātu to ādu. Ja? Un tur atkal noteikti cēlons būs tajā organismā, jā, vai ne? Meklējums. Skaidrs par, vai vesela suņa austiņām, kā mēs varam, teiksim, preventīvi vai profilaktiski nedēļā reizi ielūkoties, iemest aci, uzmest aci, jeb suns jau pats ar savu uzvešanos un vai kādu niezi vai diskomfortu parādīs, jā? Neesmu pati tāda, kas pēta, teiksim, saviem dzīvniekiem visu laiku, ja kaut ko. Vai tik kaut kas nav? Jā, tāpēc šeit arī būdama dzīvnieku īpašniece, es teiktu, ka ja dzīvnieks jums rāda bērze, kratīšana, kasīšana, apsartums izdalījumi, tad jā. Ja viņš nerāda, tad labāk par dabu mēs nekad nestrādāsim, nebūsim. Jā. Un faktiski šie ir jau tie momenti, kad es dodos ar viņu pie ārsta, vai ne? Jā. Palielam, tur nav tā, ka pats pāries, pagaidīsim. Tas var pats pāriet, it īpaši kaut kādās sākuma stadijās. Alerģijai pašai pa sevi, ja mēs runājam par alerģiju, jo biežāk tomēr tas cēlonis, kāpēc tajās ausīs kaut kas krājās un nāk uz āru, būs alerģija. Un alerģijai ir tāda viļņveidīga norise. Ja? Par to stāsta arī cilvēki, kuriem ir alerģija. Mēs to redzam no alerģiskiem dzīvniekiem. Ir brīži, kad ir sliktāk, un tad, pat ja mēs nedaram neko, kaut kādā brīdī paliek labāk. Ja? Tā ir slimības gaita. Viņai tādai ir jābūt. Un tad pēc kaut kādas robežas pārsniegšanas labi vairāk nebūs nekad, būs tikai sliktāk vai mazliet labāk. Ja? Bet sākumā tie viļņi var būt, un jūs varat dažas dienas redzēt, ka
nieze ir, un varbūt, kamēr jūs gaidat pierakstu pie veterinārā ārsta, nieze pāriet, bet tas nenozīmē, ka problēmas nebija. Viņa droši vien tur ir, un nākamais vilnis sekos. Un neko nemainot savā ikdienā, uzturā un tā tālāk, agri vai vēl, atkal mēs ar to saskarsimies. Jā, mēs noteikti nedaudz vēlāk runāsim par alerģijām, bet skaidrs, ka katrs šis jautājums skar, un kā jūs teicāt, 3 no 4 ar ausu problēmām būs alerģija. Jā, tas jau ir tas pirmā indikācija. Tad par to manu statistiku, par acu asarošanu, jā, tur jūs man jau pieminējāt, ka tur var būt arī ne tikai alerģiskas izpausmes, tur var būt arī citas slimības vai, ja par ausīm runājot, visticamāk, ja es aiziešu pie suņa, kuram ir šīs niezošās sarkanās ausis, un es būšu droša, ka manam sunim nekas nepielips, tad kā ir ar acīm? Ar acu asarošanu, vai ir arī kādas lipīgas slimības, kas var būt, teiksim, ja tam sunītim traki tās aciņas, kā tautas valodā saka, viņam tek un aizlipušas, ka viņš var arī, viņš var pārnest, tas ir infekciozi, tā nav alerģija. Es teiktu otrādi. Acis, cik es saskaros ar acīm, jo, kā es jau teicu, acu asarošana biežāk ir acu problēma, nevis vispārējā organisma problēma. Un manā skatījumā, it īpaši suņiem, man pat nenāk prātā, kas tur varētu būt, kas varētu pielipt citam sunim. Par ausīm tur gan ir kašķis. Kašķis, man ir pierakstīts kašķis. Kurš skar nevis pašu ausu kanālu, bet ausu skrimstalas, un tas ir ļoti kontagios. Tātad tas visdrīzāk pielips. Sapratu, bet kašķa gadījumā droši vien tās nebūs tikai plikas ausis, vai ne? Kaut kur jau vēl tur tā ķermenī uz ādas noteikti vēl kaut kas, jeb tas ausis, ausu skrimstalu ārējā daļa ir visbiežākā kašķa izpausmē, tad dermatoloģiskā, kas var būt arī vienīgā. Tas būs atkarīgs no tā, cik liela ir invāzija un cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tas dzīvnieks ir inficējis. Bet vēl elkoņie un ceļie. Pirms tas pārņēma visu ķermeni, vēl elkoņi un ceļi. Bet es neizslēdzu to, ka kaut kādos pirmajās dienās, nedēļās tas var būt tikai ausis. Sapratu. Man ir arī jautājums par to, varbūt šis ir tas īstais brīdis nedaudz par tam pieskarties, pirms mēs ejam pie alerģijām, kur visi jau gaida, protams, kuras ādas slimības ir lipīgas. Jo arvien vairāk mēs esam sociāli aktīvi suņi, un mums patīk suņu burziņi, suņu tusiņi, suņu skolas, nodarbības kafejnīcas, restorāni, viesnīcas un viss kaut kur mēs varētu tikai vēl pasocializēties, pabūt kopā. Ja? Bet tur ir arī noteikti, tur var būt tās savas blaknes, un runājot šobrīd tieši tikai par ādas slimībām, kuras ir tās lipīgās, un vai es to ar aci kaut kā saimnieks pats var redzēt, ka tiešām es teiktu, šodien mēs nekontaktējamies. Latvijā visbiežākā būs kašķērcīte, tad kašķis pats pa sevi kā slimība, suņiem. Un, ja es minēju to kailo ēdi, tad tas arī ir lipīgs, bet tā ir tomēr vairāk kaķu slimība. Un kaķis var inficēt suni, ar ko viņš ir kontaktā, un tad tas suns var tālāk inficēt citus suņus. Bet tomēr, suņu vidū es ļoti reti redzu šo slimību. Kašķis ir Latvijā plaši izplatīts. Tas ir saistīts ar meža dzīvniekiem? Jā. Tā pārnese ir sākotnējais avots ir tas. Jā, tad suns un lapse ir ir radnieciskās sugas, un slimības ir vienādas, tāpēc lapsas pārnesā, slimo arī pašas pārnesā, un tur nevajag tiešo kontaktu. Tur
pietiek būt tur, kur ir bijusi lapsāra kašķie, lai inficētos ar šo slimību. Tad tas ir risks ne tikai medību suņiem, kas iespējams ir numur 1 riska grupā, jā, bet arī jebkuram. Mēs ejam uz mežu pastaigāties, palaižam suni izskrieties, viņš tur kaut ko atrada, kaut ko sagaršoja, kaut ko pasmaržoja, jā, kaut ko nolaizīja. Sapratu, bet kašķis sunim, kas ir, kādā veidā viņš var pārnesties no suņa uz suni? Tā ir ļoti tas kontakts, tā kā viņam ir jābūt fiziski tuvu, jeb arī no tā, ka viņš ir tur, es esmu te, un arī kaut kas pa gaisu atlidoja. Nē, lidot kašķērce nelido, bet tā var palikt tur, kur suns ir gulējis. Un tai pašā vietā var atnākt gulēt otrs suns. Kāpēc nē? Kašķērcīte ir kustīga, jā, viņai vajag būt tādā, bet pašā virsējā slānī, jā, respektīvi no paša virsējā slāņa, ādas virsējā slāņa tikt uz vietas, kur suns guļ, tas ir ļoti vienkārši. Kasoties, ļoti viegli nonāk tas virsējais ādas slānis, un kopā ar to nonāk ārvidē, ērces, oliņas, tāpēc tiešais kontakts, bet arī netiešais, arī tam ir loma pie tam liela šīs slimības izplatībā. Bet tur droši vien ir kāds noilgums, vai ne? Ka, teiksim, tas suns tur gulēja, un tas nebūs pēc dienas, jeb arī pēc dienas. Arī pēc dienas, jā. Vairākas dienas kašķērce spēj izdzīvot ārvidē. Tas nozīmē to, ja kādam ir diagnosticēts kašķis, tad kategoriski, faktiski neiet nekur, vai ne? Jā, vairākas dienas pēc zāļu uzņemšanas, kamēr tas ērces vēl iet bojā, kontakts ir izslēgts. Un pirmā pazīme tomēr būs kaut kur ausīs, vairāk vai mazāk. Ausis, tas ir atkarīgs no tā, kā ir notikusi invāzija, kā ir notikusi tā saslimšana, saslimšanas pārņemšana. Un ja tas ir dzīvnieks gulē kaut kur, tad drīzāk būs elkoņi, ceļi pirmie. Ja tas ir tiešais kontakts, kur suņi sasmaržojās, kaut kā tur varbūt pataustīja viens otru, tad tomēr tas purns ir pirmais. Jā, sapratu. Labi, jā, ļoti esam tad uzmanīgi par visu šo. Tad, jā, vēl pirms alerģijām, vēl runājot par dermatoloģiju, un manu trešās vietas statistiku ķepu laizīšana, knibināšana. Kurā brīdī tā vairs nav normāla uzvedība, kā mēs skaidrojam, es patīrīju ķepiņas, nomazgājos vakarā pirms gulētiešanas, bet kad tas jau ir tomēr simptoms, šī ķepu laizīšana, knibināšana. Varbūt, tas ir tikai mans pieņēmums, ka tur varbūt arī kaut kāda neiroloģija, tur kaut kur var būt, bet es neesmu, protams, mediķis, es tikai minu, stress, nervozitāti un tādas izpausmes. Bet, kad mēs runājam reāli par dermatoloģisko problēmu, un atkal jūsu statistika, vai tas tomēr vienmēr lielākoties būs tas ceļš aizvedīs, kā aizsaukt tajā organismā alerģija? Lokalizācijai ir nozīme un ādas bojājumiem ir nozīme. Tad kur atrodas vietas, kuras suns laiza? Un alerģiskie dzīvnieki laizīs starp pirkstiem un starp spilventiņiem. Un tad ļoti ātri, dažas dienas pēc tas iespējamās pārmērīgās laizīšanas un graušanas, tur parādīsies ādas bojājumi, kas ir apsartums, kas, ja ilgāk, tad ir kaut kādas arī čūliņas, erozijas, matu iztrukums. Visas citas slimības, kuras var izpausties ar ķepu laizīšanu, tomēr dzīvnieks citādāk sevi ietekmēs. Pirmām kārtām viss tas, kas ir stress, tas būs augstāk. Viņi nemeklēs pirkstiņus palaizīt, viņi meklēs to, kas ir ērtāk. Ja? Un parasti tā ir augšējā daļa, kas ir augstāka par pirkstiem. Un tad viņi to paņem mutē un laiza, grauž, līdz tur atkal parādās ādas bojājumi. Ja?
Neiroloģijas, jā, iespējams, viņi kaut ko tur mazāk var just, bet tādos gadījumos dzīvniekiem tomēr ir raksturīga, mēs to saucam medicīnā, tāda mutilizācija, ka viņi tas vietas, kuras mazāk jūt vai nejūt, pilnīgi grauž, ja, nograuž. Alerģija ir maiga, alerģija ir laizīšana, varbūt mazliet graušana, un tas ir starp pirkstiem, starp spilventiņiem. Respektīvi, pamanot, ka dzīvnieks ilgāku laiku tagad pavada savas ķepas ietekmējot, nevis vienkārši mazgāšana, bet jau liekas, ka vairāk, liekas, ka agrāk tā nebija, ir vērts paskatīties, vai tur paralēli veidojās ādas bojājumi. Ja suns vienkārši sevi mazgā, viņš nenovedīs savu ādu līdz apsartumam, viņš nenovedīs savu ādu līdz matu zūdumam un vēl vairāk līdz dziļākajiem bojājumiem. Ja kopā ar to laizīšanu pēc dažām dienām jau parādās apsartums, matu iztrūkums un dziļāki bojājumi, tas nozīmē, ka tur ir kaut kas, ko viņš tieši tur meklē un laiza un kasa. Faktiski viņš kasa dēļ kaut kāda kairinājuma, dēļ diskomforta. Jā, tieši tā. Dermatoloģijā mēs vadamies pēc tādiem paterniem, kur bojājums lokalizējās uz ādas un alerģijas raksturīgās vietas ir tieši ausis un ķepas. Es smejos par to, kad es mācu studentus, teiksim, ja sunim nav auso un vai ķepu bojājumi, nieze, kaut kādi izsitumie, es ilgi domāšu par to, vai tam sunim ir alerģija, un tas noteikti nebūs pirmais, kas stāvēs manā diferenciālu diagnožu sarakstā. Ja? Tad ausis un ķepas ir skartas praktiski visiem alerģiskiem suņiem. Un vai var būt tā, ka tomēr, man savā galvā tā liekas, un arī pēc to, ko es esmu dzirdējis, vai var būt tā, ka, teiksim, ir tikai ausis, nav ķepas, bet lielākoties, ja būs ķepas, tad kaut ausis arī nāks līdz kombinācijā? Jeb tas var būt kombinācijas nav obligātas. Ja? Tas var būt vai nu viens, vai otrs, vai abi kopā, un vēl papildus citas ķermeņa daļas. Bet ausis un ķepas ir tās, kam ir jāpievērš uzmanība, jo tas būs skārtas viens vai otrs, vai abi divie ādas laukumie. Gandrīz visiem alerģiskajiem suņiem. Atceros vēl pirms 15, 20 gadiem, ka par vārdu alerģija runāja daudz mazākā šajā laikmatā, tad man tajā laikā kaut kas stāstīja, mācīja, ka par ausīm vispār negāja runa, bet tikai vienmēr skaties paduses, ja būs apsārtušas vai varbūt kaut kur tur cisku rajonā, kaut kur tās, tā jau ir tāda arī alerģija. Tas arī ir vietas, kuras varbūt skartas pie alerģijas. Paterns, lokalizācija uz ķermeņa ir tāda paša kā cilvēkam. Un cilvēku ādas ārste, veterināra ārste, dermatoloģija to sauc par lielo un mazo kroku slimību. Tur, kur ķermenis veido savas dabiskās krokas, tur arī var lokalizēties bojājumi. Ja? Tāpēc ir paduses, paslēpenes, starp pirkstiem, starp spilventiņiem, ausis, apakšējā lūpa veido krokas, ja? Un tā tālāk, zem astes, apdzimuma orgāniem. Tur, kur organisms, ķermenis veido savas dabiskās krokas. Jā, sapratu, paldies. Varbūt šis būs tāds nedaudz mini filozofiski, bet ja arī atskatoties uz to vēsturi, kas teicu pirms 15, 20 gadiem par alerģijām runāja daudz mazāk, tad man rodas tāds jautājums, vai tagad mēs par alerģijām runājam vairāk tāpēc, ka jūs mediķi esat daudzkārt zinošāki un ir dažādi pētījumi un prakses un viss kaut kas cits, ja tiešām pēdējā 10 gadē suņi ir kļuvuši alerģiskāki? Tas ir labs jautājums. Un, man nebūs atbildes tādas viennozīmīgas. Ja?
Es domāju, ka gan. Es domāju, ka medicīna iet uz priekšu, mēs zinām vairāk, mēs atpazīstam vairāk, un tādēļ tā diagnostika tagad ir vieglāka, un mēs vieglāk uzstādām diagnozes, drošāk runājām par diagnozēm un nosaucam saimniekam, jā, tā ir alerģija vai tas ir tas, ja? Bet arī gribās domāt par to, ka alerģija ir kļuvusi populārāka gan dzīvnieku, gan cilvēku vidū. Jā, tas ir arī mans tāds novērojums. Jā, un tad noteikti, ka tur visi tie iemesli tik daudz ne, bet gan jau arī runājot par alerģijām, mēs pieskarsimies vēl šim. Un pirms mēs ķeramies pie alerģijām, vēl par parazītiem nedaudz no jūsu skatu punkta kā dermatoloģes. Kāds ir jūsu uzskats, cik bieži suņi būtu jātārpo? Jātārpo? Jā. Tas nav jautājums dermatologam. Bet labi, tas nekā nebūs saistīts īsti. Jā? Ja tur, teiksim, tie parazīti, tad tur tā sliktā... Interesanti pētījumi ir nākuši pasaulē par to, ka ja suns agrīni ir inficēts ar parazītiem, tad iespējams pat alerģijas iespējamība ir zemāka nekā tam, kuram nebija parazīti. Jā, sterili, kur viss ir sterili. Tieši tā, tā sterilitātes teorija, hipotēze mums pastāv, un jo tīrāka ir ārvide un iekšvide, jo lielāka iespējamība pēc tam sastapties ar realitāti un ir. Bet iekšējie parazīti alerģiju neizsauc. Jā, sapratu. Bet es atbildēšu, varbūt tas ir mans personīgais jo tas mums tā kā katram ir tas dzīvnieks tomēr un parazīti zāles un cik bieži attārpot vai vispār attārpot, jo atkal varbūt mīts vai patiesība, ka viņam ir slikta spalvas kvalitāte, tad ķeramies pie tiem parazītiem vispirms. Tā nebūs. tā noteikti nebūs. Ja? Par profilaktisko attarpošanu tā ir lētāka nekā neprofilaktiska, bet tomēr manās acīs tā pareizāk ir nodot fekālijas, kas tagad ir vienkārši izdarams. Jā, maksās nedaudz dārgāk nekā vienkārši paņemt tableti un iedot, bet zināt, vai to ir jādara. Tur, protams, ir procents, kad varbūt neuzrādīties, bet ja tā invāzija ir pietiekami liela, tad noteikti laboratorijā atradīs oliņas, un tas nozīmē, ka dzīvnieku ir jātarpo. Jo, redziet, šeit ir tā, pret blusām ērcēm mēs varam apstrādāt uz priekšu. Ja? Ar tarpiem tā nav. Ja es šodien iedevu tableti, tad es iznīcināšu to, kas ir šodien. Un tas nenozīmē, ka pēc 3 dienām mans dzīvnieks uzies to gaļu vietu, kur ir tarpu kāpuri, un viņš tos uzņems, ka viņam neattīstīsies invāzija. Tāpēc tas, ka es izdarīju to šodien, nenozīmē, ka mana nākamā reize obligāti ir pēc 3 vai pēc 6 mēnešiem vai pēc gada. Ja? Tāpēc man liekas, un es arī pati tā daru, es uzzinu, vai tagad man vajag to izdarīt, ik pēc kaut kādiem 3-6 mēnešiem. Ja man dzīvnieka saimnieks uzdod šādu jautājumu, tad es pasaku tā. Ja tas ir tāds dzīvokļa suns, kurš ēd tikai sauso barību, tad iespējamība inficēties ir zema. Ja tas ir suns, kurš lielu laiku pavada ārā, tur kaut ko atrod, uzēd, saimnieks to var nepamanīt, jo viņš viņu palaiž mežā, medībās un, teiksim, vēl ēdot svaigbarību, tagad ir populāri, gaļu neapstrādāto. Tad to ir jāpaskatās biežāk un varbūt,
Vismaz man tas ir jautājums, uz ko varētu atbildēt pats saimnieks, vai viņš, teiksim, baudīs reizi 3 mēnešos šādiem, kuriem ir liels inficēšanas risks, vai viņš tur reizi 3 mēnešos iedos to profilaktiski. Jā, nodot fekāli analīzes, man šķiet, tas ir viss tāds optimālākais un objektīvākais. Jā, labi, par alerģijām. Alerģijas, kā mēs sapratām, jā, es domāju, ka jebkurš ārsts Latvijā, veterinārā ārsts šīs tēmas katru dienu gan jau vismaz reizi dzird savā kabinetā. Kas ir biežākie alerģiju cēloņi jūsu praksē? Mana prakse vai pasaules statistika, jā. Ir apkārtējās vides alerģēni un visbiežāk putekļu ērcīte. Nevis barība tomēr. Nē. Par barību runā daudz, bet statistika mums saka priekšā, ka ar barības alerģijas diagnozi, kā vienīgo alerģijas cēloni, ir aptuveni 10% no visiem alerģiskajiem suņiem. Tas var mainīties valsts kaut kādās vai šķirnes, teiksim, robežās, kāpēc alerģija ir ģenetiski pārmantojama. Ja? Un it īpaši es, teiksim, saku par mūsu mazo valsti, ir supertēviņš, kaut kādas noteiktas šķirnes, vaislnieks, kurš visiem patīk, ar kuriem visi grib vairoties, pāroties. Precēties, jā, var arī tā teikt, man nav nekas pret. Un viņš spēj saražot vairākus 10 pēcnācēju mūsu mazajā valstī un spēj izmainīt mūsu statistiku ļoti. Un viņam, teiksim, ir barības alerģija, ko viņš nodos 30% savu pēcnācēju, un tāpēc vienas konkrētas valsts, vienas konkrētas šķirnes robežās var būt ļoti lielas izmaiņas. Tādas, dažādi skaitļi. Bet, ja mēs runājam vispār par alerģiskiem dzīvniekiem, suņiem kā tādiem, tad tur 10% ir ar barības alerģiju, tīro barības alerģiju, respektīvi 1 no 10. Jā, es biju gaidījis daudz lielāku statistiku. No tā, un es ticu, ka nees viena, jo lielākoties 99% saimnieku ieraugot šīs apsārtušās ausis, ķepas, acis, pirmais viņi ķerās pie barības, maina, pērka, lasa un tā tālāk pa barību. Man tur ir vēl atsevišķi, ko es daru tāpat, starp citu. Jo barības alerģiju ir vieglāk diagnosticēt, vieglāk novērst, vieglāk izdarīt tā, ka tas būs vienīgais risinājums, kas ir vajadzīgs šim dzīvniekam. Jo viss, kas ir tālāk, ir sarežģīti. Tāpēc, mums visiem barība ir pirmā izvēle, kad mēs runājam par alerģiju kā tādu. Un tad es ticu, ka ir daudzi dzīvnieki, kuri pat nenonāk līdz veterinārārstam, jo veiksmīgi nomainot barību ir trāpījušie, tur, kur vajag. Un varbūt es arī pieļauju tādu domu, ka mums, ārstiem, šī statistika ir nedaudz citādāka, jo mēs neredzam tos, kurie paši tika galā ar problēmu nomainot barību. Tāpēc varbūt tas procents ir, teiksim, 10% augstāks. Bet tomēr, tad, kad saimnieki redz, ka viņi netiek galā un viņi iet pie veterinārā ārsta, tad no mana kabineta ar diagnozi barības alerģija tīrajā veidā labi, ja 1 no 10. Sapratu, jo to paši mēs varam daudz maz, vai ne? Un tad faktiski, ja man ir suns, kuram ir šīs apsārtušās ausis un kaut kas, un man tā pirmā doma, labi, es paeksperimentēšu, nomainīšu, vistas barību uz jēra un skatos pēc mēneša 2-3 pusgads, viss mums ir brīnišķīgi, tad es tāpat laimīgajā statistikā varētu teikt, vai ne? Jā, un jūs esat ļoti pareizi pateikusi, ka nomainot vistas barību uz jēra, jo tam ir nozīme. Nomainīt barību A uz barību B, tam bieži vien nebūs nozīmes. Ir jāskatās sastāvdaļas, jo alerģija ir
uz proteīnu, uz to gaļas avotu, vai varbūt arī cita veida proteīnu, ja ir arī augbāzes proteīni, un alerģija ir uz to, respektīvi, ja gribās pašam eksperimentēt, mēģināt, palīdzēt savam dzīvniekam, tad mēs mainām nevis barību A uz barību B, bet skatāmies, kas bija manā tagadējā barībā, kādi proteīni, kādi gaļas avoti, un nomainām uz to, kas tur nav bijis. Ja? Un tam ir nozīme. Vienkārši paņemt citu iepakojumu no plauktē, neizpētot sastāvu, var trāpīt. Var trāpīt. Bet labāk ir pieiet tur tomēr mazliet dziļāk, zinātniskāk. Viennozīmīgi. Jā, liels paldies. Ar šo jūs noteikti arī palīdzēt un apgaismojāt ārkārtīgi lielu daļu auditorijas. Runāsim pēc tam bišķiņ par tiem 90% nedaudz, plus mīnus 90, to lielo vairumu cēlonis, kas mums ir alerģijai. Bet vēl bišķiņ pieskaroties par ģenētisku pārmantojamību, tātad faktiski neatkarīgi no tā, vai tā ir apkārtējās vides izraisīta alerģija vai barības izraisīta alerģija, 100% tas nav iegūts dzīves laikā, bet tas ir tā kā ģenētiski pārmantots. Tas ir predisponēts. Tad viņš ir piedzimis, lai kļūtu alerģisks. Viņa imunsistēma reaģē uz apkārtēju vidi, vai tā ir vide, vai tā ir barība, citādāk, un viņa imunsistēma spēja attīstīt to pastiprināto jūtību. Un ar šādu imunsistēmu viņš ir piedzimis. Kā tas attīstīsies, laiks rādīs. Var arī neattīstīties? Var arī neattīstīties. Labi. Skaidrs. Tātad tomēr tas nav tā, ka cits saimnieks saka, es te ar tīrīšanas līdzekļiem mazgāju guļvietiņu vai kaut ko, un droši vien no tā viņš kļuva alerģisks. Tīrīšanas līdzekļi un vispārējais, ko vaino, izsauc tādu kontakta dermatītu vai kontakta alerģisko dermatītu. Atkal mums tur ārstiem ir sava specifika tajos divos terminos, bet varbūt tam nevajag tieši tā, bet tas droši vien sekundāri. Bet tad visi tie mazgājamie līdzekļi, tas, kas ir tur iekšā, spēj izraisīt to ķīmisko reakciju. Un lokalizācija, novietojums uz ķermeņa būs tāds, kur bija saskarsmē. Respektīvi, jūs iedomājaties, kā jūsu suns guļ, un tur, un it īpaši, un suņiem ir priekšrocība, viņiem ir matiem. Un tur, kur to matu ir maza, un bija saskarsmē ar noteiktu ķīmiju, tur arī parādīsies bojājumi. Tomēr tam, ko mēs saucam par alerģiju klasisko, ir tas paterns, ir tā specifiska lokalizācija. Viņš nekad mūžā nepieskarsies ar to savu paslēpani pie tās barības, kas viņam izraisa alerģiju, bet viņam būs bojājums tieši tur. Tas nav līdz galam izskaidrots, kāpēc tā ir. Bet mums atkal, man liekas, ka vieglāk ir iedomāties, kad mēs esam to piedzīvojuši vai redzējām kādam cilvēkam, tas, kas kasa sev elkoņa krokas, viņš arī nēd ar tām elkoņa krokām. Bet tur būs bojājumi, tāpēc, ka viņš ir ēdis olas. Teiksim tā. Tas pats arī dzīvniekam. Ķīmija varbūt var pastiprināt. Es ticu, ka ja tur jau ir tam dzīvniekam kaut kādi ādas bojājumi un viņš ir saskaries ar kaut kādu tur ķīmiju, tad tur būs reakcija stiprākā. Bet tas nebūs tas, kas izraisa viņam niezes starp pirkstiem. Sapratu. Tā kā jautāt, vai alerģijām ir prevencija, laikam būs muļķīgs jautājums, jo alerģija ir ģenētiski pārmantojama. Vienīgais, ko varbūt šo jautājumu varētu pārformulēt citādi, kas ir tā ABC, ja man ir alerģisks suns, ko man mājās vienkārši ikdienā šo mazināt, šo izslēgt tīri sadzīviski telpās, no kā izvairamies, lai viņam varbūt būtu nedaudz vieglāk dzīvot ar šo diagnozi. Racionam ir nozīme, un tur, ja ir alerģija jau apstiprināta, jo
nabadzīgāks proteīnu ziņā būs tas racions, jo būs vieglāk. Ir pretparazitārās apstrādes, jo blusām ir nozīme. Un mūsu valsts nav tik bagātā ar blusām, kāda ir valsts, kur es biju studējusi savas dermatoloģijas mācībās. Ja? Tur Francijas dienvidos ir daudz vairāk blusu nekā pie mums, bet tomēr tam ir nozīme. Ja? Un tātad pretparazitārās apstrādes, tas ir gan par blusām, gan, teiksim, par odiem, ir liela nozīme. Visādi citādi. Jā, mēs varam, ja ir jau zināma tā saistība ar putekļu ērcīti, mēģināt mazināt arī putekļu ērcīšu daudzumu mājās, bet tā ir problēma. Un es atkal salīdzinu ar cilvēkiem, bērniem ar astmu, vecāki dara mājās manam prātam neaptveramas lietas, bet tik un tā viņu bērniem ir astma. Ja? Tāpēc izvairīties 100% no putekļu ērcītes mājās, kaut kā viņu iznīcināt nav iespējams, un tas neliels daudzums, kas paliek, būs pietiekams tam jūtīgajam īpatnim, lai turpinātu uzturēt reakciju. Bet, protams, ja mūsu tur piesārņojums ir zemāks, ja, tad tam arī būs nozīme, jo daudzumam ir nozīme alerģijas, ja, tajā patoģenēzē. Vienkārši tīrīšana, aromātiskās sveces, pilnas mājas cilvēkiem ir dažādi šie kociņi, aromāti sveces, smaržekļi, smaržinos pati, pīpētāji, vai ne? Jeb tas tiešas ietekmes uz alerģijas norisi, ja tas nav kontaktā, dermatīts nav. Ja tā ir tā alerģija, no kuras tur, kur tieši imunitātes īpatnībām ir nozīme un ādas barjeram ir nozīme, tad tiešas tādas korelācijas nebūs. Ko jūs minējat par kā preventēt? Vai alerģijām ir prevencija? Mēs nevaram tā teikt, bet tomēr atcerēties par to sterilas vides hipotēzi. Ja? Un jo tīrāka ir vide, jo vairāk ir vārīts, sterilizēts, tīrīts, skalots, dezinficēts, neļauts iet tur un tur, jo smagāka būs alerģijas. Smagāka būs alerģijas norise, bērnībā, jo bērnībā tā imunitāte vēl ir elastīga. Un mēs varam tai kaut ko iemācīt, vai varam izvairīties no tās apmācības, un tad viņa nonāks dzīvē. Un tur būs wow. Tāpēc, man liekas, ka dzīvniekam ir jāļauj būt dzīvniekam un jāļauj pagaršot, pasmaržot. Un neskiet pēc katras smilšu graudiņa ar lupatiņu un atļaut arī pagaršot to smilšu graudiņu. Tā ir izglītība, gan, es domāju, gan psihiski, psiholoģiski, bet arī alerģijas attīstībai tam ir nozīme. Un droši vien tas sāks kaut kur bērnībā. Tā ir bērnība, kad vēl ir tā elasticitāte. Gan jau tur arī mātes pienam ir savu nozīme. Mātes pienam droši vien ir nozīme, mikroflora ir nozīme. Mēs kaut kad zināsim daudz vairāk, tagad visi tie pētījumi ir tikai sākuma stadijā, bet droši vien tam būs liela nozīme. Un tāpēc jau arī katru gadu, katru otro, katru trešo reizēm saimnieki neizprot, bet kā man teica tā, bet ir jau visur pasaulē notiek paralēli arī daudz dažādu pētījumu. Un tad, kad tas pētījums jau ir nonācis, tad mēs uzzinām atkal jaunas lietas. Tas tikai normāli, ka kaut kas pamainās un pakoriģējas.
Par barību brīnišķīgi jūs man, es tur tā ļoti dziļi varbūt iešu, varbūt neiešu, jo es tiešām, kā jau es pirms raidījuma daktarei teicu, ka es ne uz vienu podcastu vēl neesmu tik nopietni, tik daudz dokumentiem apkrausies, un es centīšos daktaru nenosmacēt ar jautājumiem, bet jebkurā gadījumā, jebkurš jūs tagad zināsiet, kur griezties ar savām veselības problēmām, suņukiem, bet vēl bišķiņ to barību, jā, kad ir jāmaina barība, un tas ir tas pirmais solis, un ja mums tas izdodas, brīnišķīgi, mēs esam labajā statistikā, laimīgi dzīvojam visu mūžu ar to savu jēru vai ar to savu vistu, tikai par to mītu, par barībām pieskaroties, varbūt viņš ir mīts, bet vienkārši līdz manām ausīm, jo es ikdienā tiešām ļoti daudz gadus un ar daudz suņu saimniekiem dzirdu to informāciju, kas kuluāros notiek. Vistai krusts pāri, vista ir visas ļaunuma sakne, kategoriski vistu nē. Jā. Vista un lielops ir visbiežākie alerģēnie. Tā arī ir, jā, statistiski. Bet tur arī ir lielops. Ja? Pa lielopu neesmu dzirdējusi. Viņi dala pirmo vietu abi divi. Ja? Un tur, protams, atkal gadu no gada, pētījums no pētījuma, tā statistika nedaudz mainās, bet tās augstākās vietas vienmēr dala vista un lielops. Ja? Un par vistu runā daudz, par lielopu vispār lielopiņu drīkst, lai nu ko, bet lielopiņu gan drīkst. Bet tāpēc tie arī ir visbiežākie alerģēni. Ja? Tad kā ir? Ja tas suns nekad mūžā nav garšojis vistu, viņam nevar būt alerģija uz vistu. Nepiedzimst ar alerģiju uz vistu, piedzimst ar hiperjūtīgu, paaugstinātas jūtības imunsistēmu, ja, tad spēju reaģēt neadekvāti uz normālām vietām ap mums, ja, un tad, ja viņš rēdes vistu, tad viņa organisms attīstīs alerģiju pret vistu. Ja viņš rēdes lielopu, tad viņa ķermenis attīstīs alerģiju pret lielopu. UTT. Un tad paskatīsimies uz valstīm, kur ir citas ēdināšanas uzskatiem. Un, teiksim, Austrālijā, tur, kur ir daudz ķēnguru, visādu vēl tur, krokodilu, tad tur tās ir tās, kas izsauc alerģiju. Ja? Tad tas, ko tas dzīvnieks rēdis, tas arī viņam izraisa šo alerģiju. Un teikt, ka es nedodu vistu, tāpēc viņam nevar būt alerģijas, tad varbūt es to vistu tieši izvēlēšos barības alerģijas izslēgšanas diētā. Labi, tas ir tā vairāk joks, jo tomēr daudzi gārdumi, daudz, kur ir tā vista paslēpta, jo mums tas ir mūsu Eiropas standarts. Protams. Ja? Un tāpēc es diez vai izvēlēšos vistu, un es iešu vispār uz to, ko tas suns nekad nevarēja ēst, ja saimnieks speciāli to nepirka. Mums ir savas tur speciālās dietas, kas ir tieši veidotas tam, lai izslēgtu barības alerģiju. Jā, bet tad atbildot uz jautājumu, pirmās vietas dala vista un lielops. Ja dzīvnieks nekad nav ēdis vistu, tad alerģijas uz vistu vismaz šodien nav. Jā, sapratu. Paldies par apgaismošanu. Ok, bet teiksim, pieņemsim, tā vainīgā ir tā vista. Un es tagad, tad tev jēru, bet es pati paskatoties barības sastāvus reizēm, it kā jēra barība. Jērs, smuki, mājputnu milti, kā arī tā jēra, mājputns, viss tie var arī kā mājputns, kas tur slēpj zem tā mājputna. Vistic, es savā kā saimnieces prātā, es laikam tomēr neņemtu to, kur ir kaut kāds šis te miksiņš, vai ne? Ja teiksim, manam sunim ir alerģija uz vistu. Tas pats arī tos kārumus skatoties. Un kā ir, ja teiksim, mēs ēdam, mums ir alerģija uz vistu, mēs vispār vistu mēs tikai jēru, tur ar barību viss ir brīnišķīgi, bet mēs tur ejam uz suņu skolas apmācībām, vai kaut kur mums ir kārumiņi, tur kaut kādi kārumiņi. Taču tur arī ir jāpalasa, vai ne? Jo varbūt, ja tur kaut vai bišķi būs tā vista, tam sunim tāpatās,
Nedaudz grūtāk par šo, bet visumā, grūtāk es saku, jo daudzumam ir nozīme, un varbūt, ja tur viņš dienā uzņem 1 gramu vistas, pat ar alerģiju uz vistu, varbūt viņam nebūs nekādas alerģijas izpausmes. Bet tam, kas ir rakstīts uz iepakojuma, ir nozīme, tas ir viens. Bet arī bija tāds 2018. gads, kad visi pasaules alergoloģi veterināru medicīnā izdomāja, ka testēs barības. Un īstenībā mēs nezinām neko par to, kas ir barībā. Un tur statistika ir skarba. Un iespējams pēc tā 18. gada kaut kas ir mainījies, tad, kad visas kompānijas ieraudzīja, ka mēs to zinām. Bet tur bija ļoti liels barību daudzums, kas tajā gadā bija notestēts un 100% neatbilst nekās. Respektīvi, tas, kas ir rakstīts uz iepakojuma, var nebūt iepakojumā vispār. Tas, kas nav rakstīts, var būt savukārt, tāpēc sausā barība, kārumi, konservi, tā ir vienmēr loterija. Ja jūs esat nopirkusi vistu, vai jūs negribat pirkt vistu un pērkat jēro, tad jūs zināt, ka tas ir jērs. Un citādāk. Un citādāk mēs, veterinārārsti, izmantojam citu pieeju barības alerģijas izslēgšanai. Tie ir tādi hidrolizāti, kur proteīns ir daļēji pārstrādāts un imunsistēma nevar reaģēt uz to, kā uz alerģēnu. Lielākoties ar dažiem izņēmumiem. Pārtiks alerģija gadījumos. Vai, lai izslēgtu, jo kā pašā sarunas sākumā mēs runājam, es arī sākšu ar barības alerģiju. Pat ja mana statistika ir nebarības alerģija, pirmajā vietā, bet un būsim priecīgi, ka mēs atklāsim un viss ir skaidrs un dzīvojam tālāk, mums ir jau viss zināms. Vēl runājot par tiem barības sastāviem, par to mēs galīgi nerunāsim, bet tā tīri, ja cilvēkiem tomēr cilvēku pārtikai ir tie marķēšanas noteikumi Eiropas līmenī, kas ir ļoti, ļoti strikti, kad ir jābūt katrai miligramiņam, ir jābūt uz šīm marķēm, tad es pieļauju, ka te vairāk ir stāsts par likumdošanu, ka varbūt tās prasības nav tik striktas, teiksim, tieši dzīvnieku pārtikai. Kad es ir lietas, ko varbūt... par likumdošanu, bet pieņēmums. Ja kaut kad gaļas miltiem, tas nav aizliegts. To likt suņu barībā, no tā suņu barība arī sastāv sausā barība. Un kas ir tajos miltos, it īpaši, ja ir uzrakstīts maiputnu, tur var būt viskaut kas, dzīvnieku izcelsmes, tur var būt jebkas. Un jebkuram sunim, kuram nav alerģijas, tas ir ok, tas ir labi, tas ir tas, ko viņš drīkst ēst. Un tikai tas, kurš ir jūtīgs, viņš var ciest no tā. Es vēl par vienu. Es bieži dzirdu divus pilnīgi pretējus viedokļus par kucēnu barošanu. Tas vairāk nāk no dažādiem audzētājiem, jo skaidrs, tad, kad tas audzētājs nodod to mazulīti tālāk, tad viņam ir vai rekomendācijas vai instrukcija, kucēnu lietošanas instrukcija. Un tad ir tā, ka tas, ko es arī tiešām pēc fakta dzirdu, ka daļa iesaka dot tam kucēnam pēc iespējas dažādākus proteīna avotus. Dodam visu to, šodien to, rīt visu, tad lielopu, tad cūciņu. Lai viss ir izmēģināts, tad jums tur tā alerģija. Cits iesaka tikai šo konkrēti, tikai pieturamies pie nekur nekustamies ne pa labi, ne pa kreisi. Tam 2-mēnesīgajam kucēnam. Kur tad uz ko vairāk? Vai? Ja mēs tajā brīdī, kad viņam ir 2 mēneši, zinātu, vai viņš izaugs alerģisks vai nē, tad būtu konkrētas vadlīnijas. Pat cik mēs nezinām. Mēs arī varam nezināt tik tālu, ka tas vaislnieks, par kuru es runāju, viņam var nebūt klīnisko alerģijas izpausmju, un viņa saimnieki pat neaizdomājās, ka viņš dalās ar tiem gēniem, ar saviem pēcnācējiem. Tāpēc tur ir tā, mēs nezinām, tāpēc vadlīniju nav un laikam nebūs, ja mēs kaut kad neiemācīsimies atklāt šo, tad uztaisīt kaut kādu testu, kas man parādīs, vai būs alerģija vai nē.
Jo, ja mēs zinām, ka viņam būs alerģija, tad tajā agrīnajā vecumā ir vērts kaut kā mēģināt viņu pieradināt un dot vairāk. Tai pašā laikā, kad dod daudz, un tad viņi atnāk pie manis, un es vairāk nezinu, ko viņam piedāvāt. Labi, ka tagad ir tie hidrolizāti, un es varu mēģināt vismaz to strikti ierobežot. Ja viņš būs alerģisks, viņš var izaugt tik ļoti alerģisks, jo viņa imunsistēma nebūs attīstīta, nezinās tos apkārtējās vides. Tāpēc man nebūs, diemžēl, atbildes uz šo jautājumu, jo mums joprojām nav skaidrs. Tieši tā. Precīzi. Jā, un faktiski tā, ja teiksim, man ir alerģiska kucīte, pieņemsim, tur, ar kuru es varbūt izstāžu suns un bija doma nodarboties ar vaislu, tad tomēr drīzāk nekā. Tomēr tas būtu tā kā 30% viņas pēcnācēja būs alerģiski. Tieši tā. Kāda pakāpe būs tai alerģijai, mēs nezinām, un ir ļoti smagas pakāpes. Un vai tas cilvēks ies līdzi ar savu suni, un vai viņš atradīs ārstu, kurš varēs viņu izvest cauri tam visam. Tur ir tik daudz visa kā ja tas fakts jau ir zināms, jo, diemžēl, alerģijas kliniskās izpausmes mēs varam sākt pamanīt tikai tad, kad vairākie metieni jau ir bijuši. Tad, ja viņai pašai nav, vai ne? Bet ja viņai ir pašai, tad es domāju, tas būtu tā kā likumsakarīgi un godaprāts šo sunīti nelaist vaislā. Bet vēl vairāk, ja viņas pirmās kliniskās pazīmes var parādīties 3-4 gadu vecumā, un līdz tam viņai jau bija 2. Tas ir savādāk. Tas ir savādāk, bet es vairāk par to apzināti, ka, teiksim, nenovēlēt citam un cilvēkam. Un īpaši droši vien par tēviņiem runājot. Jā, viennozīmīgi. Jo viņš viens var daudz vairāk ražot nekā viena kucītē, ja vienas dzīves laikā tomēr ir limitēts skaits vaislas suniem. Un vēl par barību noslēdzošais par svaigbarošanu vai sausā barību. Mēs arī šobrīd noteikti neiesim svaigbarošanas tēmā. Tas nav mans mērķis, bet tīri atkal no jūsu prakses, no jūsu statistikas, bez lieliem padziļinājumiem, tīri, jo šī tēma ir un būs arvien karstāka. Jā. Es domāju tātad īsiem ar naturālo, tā var nebūt svaiga, viņa var būt arī tur vārīta tā barība, var iegūt ļoti labus rezultātus alerģiskiem dzīvniekiem. Bet tai ir jābūt pārdomātam, tam tam racionam. Un droši vien ir jēga vērsties pie specialista, kurš izstrādās ēdienkārti, kas ir piemērota tieši tam alerģiskajam dzīvniekam. Bet ar to var iegūt interesantus rezultātus, kuri vēl līdz galam nav izprastiem, un mans personīgais uzskats ir, ka mēs tomēr daudz ko nezinām par sausajām barībām, kas tur ir iekšā. Bet tad, kad es pati iešu uz tirgu pie saimnieka, tur katram sausu, un atkal tur ir arī savas prasības, kurus vajag tomēr cienīt, tad ja es nopirku jēru, tas ir jērs. Un ja es pieliku tur kartupeli, tas ir kartupelis. Un es to zinu. Un tur es nezinu nekā. Nav nekas paslēpies. Jā. Jo arī, lai cik tā kompānija, kura ražo sauso barību, ir tā, kura vēlās mums palīdzēt un iegulda, un tā ir cilvēku faktors. Es nejauši paņēmu to maisu ar putna miltiem.
aligatora vietā. Jā, to mēs nezināsim. Jā, un es varbūt pat nedomāju, man tajā dienā bija ļoti smagi un vienkārši tas smaids bija šeit, es pat nepaskatījos. Ja? Tāpēc, diemžēl, tā ir. Tomēr, kad mēs ejam un izvalamies paši un pat vairāk nevis tie miksi, ja? Jo tajos miksos arī piedodiet, ja? Mani par tādu atklātu sava viedokļa paušanu, bet arī mēs nezinām, kas tur ir. Tad, kad mēs zinām, mēs droši vien varam spēlēties un panākt ļoti labus rezultātus. Un redzēsim, kas vēl būs par atklājumiem saistībā ar to. Paldies jums liels par jūsu viedokli. Un svaigbarošanā tātad es dzirdēju vārīts vai arī jēls. Ja? Tur arī neiedziļinoties, bet nav tā, ka tur viens ir izteikti atkal mīts iespējams, ja? Kad vārīts nekādā gadījumā tur viss pazuda, viss ir slikti un nekādā gadījumā nedot vārītu, piemēram. Par to, kas ir uzturvērtība, par to ir labāk runāt ar citiem cilvēkiem, nevis ar mani. Bet par tieši ietekmi uz alerģiju vārīts pat būs drošāks. Jo vārot mēs jau ietekmējam to ķēdi, kas ir olbaltumviela un kas arī saistās ar tiem visiem šūniņām un mediatoriem, kas gala rezultātā mums izraisīs niezi. Un jo vairāk tā ķēdīte ir ietekmēta, jo mazāka būs izpausme. Ja? Tāpēc tieši no alerģijas izpausmes viedokļa termiski apstrādātiem produktiem ir mazāka iespējamība izraisīt reakciju. Jā. Skaidrs. Paldies. Par noslēdzošais par alerģijām, par diagnostiku. Protams, tas viss interesē. Un tagad, ja mēs skatāmies, ka es varbūt, diemžēl, neesmu tā laimīgajā 10% un ar barību tur nebūs nekāda sakara, tad paliek mums tā lielie 90%. Un tīri atkal, varbūt bišķi tā chronoloģiski, ja es esmu pie jums nonākusi un jums tagad ir tiešām skaidrs, ka te nebūs alerģija uz barību, bet tur tā apkārtējās vidas. Ko jūs ieteiksiet, rekomendēsiet, mani sūtīsiet, ņemsiet, ne mani, bet suņa kādus analīzes, vai kā notiks, vai vispār mēs varam aiziet līdz tai atbildēji? Ja? Protams, tur materiālās lietas, tas ir cits izmaksu sadaļa, bet vispār, vai tas ir iespējams, ja mēs izdaram šo soli, to, līdz tai precīzai diagnozē mēs varētu nokļūt? Jā, šodien mēs varam. Es vienmēr runāju ar saimnieku, jo es uzskatu, ka katram dzīvniekam ir tiesības būt desensibilizētam. Es tūlīt paskaidrošu, ko es domāju šajā frāzē, sakot tādu frāzi. Un tur ir tā, ka jā, testi ir, un es, kā mani kolēģi veterinārārste zina, esmu joprojām pielūdzējis ādas testiem. Tad es lielākoties taisu to pašu, ko taisa cilvēkam. Panelīti uz dzīvnieka ādas, lai redzētu tiešo reakciju, kā šīs ādas gabaliņš, šīs sunītes konkrēti reaģēs uz šo konkrēto alerģēnu, kuru es viņam esmu ievadījusi. Sērumā, tad asinīs, tur mēra tādus imunglobulīnus, un tas nav vienīgais, kas veidojās gala rezultātā, kad mēs runājam par alerģisku izpausmi. Ja? Bet tā ir tāda dziļa teorija, tad es biežāk ļauju izvēlēties savam klientam, protams, jo ādas tests prasa sedāciju, un ādas tests vēl prasa, lai es izskūtu tādu gabaliņu 10/10, jo man vajag redzēt ādu, nevis matus. Ja? Un dzīvnieks neizturēs tas visas injekcijas, ko es veicu. Viņam būs grūti, man vajag trāpīt tieši ādā. Tas ir mazāk par 1 milimetru, kas man ir, kur darbotos. Ja?
Tāpēc, jā, sedācija ir nepieciešama. Bet tad, ko ir tālāk jāsaprot? Pēc aptuveni stundas pēc testa, vai ja mēs sūtam asinis uz laboratoriju, tad tur dažas nedēļas pēc testa veikšanas, mēs saņemsim lapu, kur būs uzrakstīti dažādi latiniski nosaukumi. Un ko tālāk? Es varu izpētīt internetā, ChatGPT tagad man palīdzēs, parādīs visus attēlus, kā izskatās putekļu ērces, kā izskatās miltu ērces, kā izskatās visādi tur augi, zāles. Tieši tas, kas ražo putekšņus, kas tieši izraisa manam dzīvniekam vai jūsu dzīvniekam alerģiju. Un ko tālāk? Mēs jau sākumā runājam par to, kā mēs neiznīcināsim putekļu ērces apkārtējā vidē 100%, mēs neiznīcināsim miltu ērces, mēs neizdarīsim tā, lai Latvijā bērze neziedētu, un tas, ka es iznīcināšu to nabaga bērzu savā pagalmā, nenozīmē to, ka vējš neatnesīs, dažādi citi vektori, mēs paši staigājot apkārt ienesam savās mājās daudz ko, Tad, ko ar to visu darīt? Tas zināšanas par konkrētiem alerģēniem biežāk nenozīmē neko. Un alerģijas izpausme ir tik ļoti sarežģīta, ka negatīvais tests neparāda to, ka alerģijas nav. Tas ir vēl viens punkts, ko es izrunāju ar saimnieku. Ja gadījumā viss būs negatīvs, vai es apšaubīšu savu diagnozi? Nē. Bet, labi, ja mēs nonācam līdz pozitīvajam testam, mēs uzzinājām, kas ir tas, kas izraisa manam dzīvniekam, jūsu dzīvniekam alerģiju, un ko tālāk mēs ar to darām. Un tas nākamais nosaukumi ir dažādi: imunvakcīna, desensibilizācija, alerģena specifiska imunterapija, ko mēs piedāvājam darīt. Tad izvēlēties no tā visa tos alerģēnus, kuriem ir visbūtiskākā nozīme, un mēģināt organismu pieradināt, veicot speciālās injekcijas, kas satura alerģēnus noteiktajā daudzumā, un mēs mācām imunsistēmu pieņemt to. Dzīvē ir tā, ka tie alerģēni šodien ir daudz, rītdien maz, tad nav nemaz, tad ir super daudz. Un tie visi lēcieni izraisa imunsistēmai tādu nepārtrauktu uzturošu tādu reakciju. Bet tad, kad mēs pieliekam tur kaut kādu tādu aritmētisko vērtību un izdaram to vairāk vai mazāk tādu konsekventu, imunsistēma spēj iemācīties tos alerģēnus pieņemt kā sev normālas lietas un vairāk nereaģēt uz to. Un tad desensibilizācija, jeb tā imunterapija, ir vienīgais, kas var izārstēt alerģiju. Ja mēs runājam par apkārtējas vides alerģiju. Par barību izrunājam. Jā. Tagad tiešām par apkārtējās. Apkārtējas vides. Tad vienīgais, kas var izārstēt. Citādi pasākumi būs jāveic visu dzīvi. Vai nu tas ir tabletes, tur ir injekcijas šodien, dažiem dzīvniekiem pietiek ar lokālām apstrādēm, kaut ko smērēt, smidzināt un tā tālāk, bet kaut ko būs jādara visu dzīvi, un tā desensibilizācija ir vienīgais, kas var izārstēt dzīvnieku. Vai imunterapija ir visu dzīvi, ja periodi? Tā būs visu dzīvi, mēs iesakam nepārtraukti. Ja mēs esam sasnieguši reakciju, kas apmierina dzīvnieka, saimnieku un mani, es iesaku nepārtraukt, jo imunsistēma ir reaktīva. Respektīvi, mēs nenomainījām tam dzīvniekam imunsistēmu. Protams. Mēs vienkārši pieradinājām, un tā ir reaktīva. Tur mainīsies viss kaut kas. Un tāpēc mums ir dati, ka pārtraucot imunterapiju pēc dažiem gadiem alerģija attīstās no jauna. Bet tas vairāk nav tas pats dzīvnieks. Viņam ir vairāk gadu, viņam var būt kaut kādas paralēlas patoloģijas un tā tālāk. Viņam varēja attīstīties jauni alerģēni. Tāpēc viss ceļš būs jāsāk no jauna. Tas ceļš ir dārgs un tas ceļš ir ilgs. Tas, par ko es runāju, aizņem gadus. Bet es gribu par to parunāt ar katra alerģiska saimnieka īpašnieku un ļaut viņam izvēlēties.
Jā, teiksim, protams, ka ja dzīvniekam ir 12 gadi, kad viņš nonāca līdz manim, un tas var aizņemt vairākus gadus, tad tas spiediens būs mazāks. Ja tas ir suns, kuram ir 1,5 gads, viņam vēl 15 ir priekšā, tad es gribu, lai tas saimnieks piekristu. Ja tas nav atņemt vakariņas bērniem, protams, viss samērīgi. Tad es gribu, lai viņš par to vismaz dzirdētu, tad varbūt palasītu, parunātu ar citiem un varbūt, Un, ja, teiksim, tagad tā situācija ir tāda, ka es atnācu pie jums, mēs paņēmām ādas testu, panelītis tur uzrādīja, kaut ko konkrētu. Tagad mums ir skaidrs, to mēs nevaram no dzīves izolēt, tas tagad ir, un tad mēs izrunājam par šo imunterapiju, un es saku, ko tas man nozīmēs? Es saprotu, ka tas būs uz dzīvi ilgstoši, bet vai man tas nozīmēs reizi, cik ilgā periodā, aptuveni, un tā ir, kā tas izpaudīsies? Tas ir injekcijas, ko parasti veterinārārsts iemāca klientam veikt pašam. Labi. Ja viņš negrib to darīt, tad tā ir viena injekcija mēnesī. Tad var aiziet līdz klīnikai. Un es arī nepiesaistu savus klientus sev. Ja viņš ir no citas pilsētas, viņš paņem to, aizbrauc pie sava ārsta, atdod, un viņi to dara vienu reizi mēnesī. Tad, viena injekcija mēnesī un uz dzīvi. Labi. Un ļoti daudziem gribēsies zināt, aptuveni vienkārši, vai mēs runājam, šī injekcija ir 10 eiro, 100 eiro vai 1000 eiro mēnesī. Aptuveni neprecīzi cipari, bet vispār saprast, par ko mēs runājam. Tas flakons satur 10 injekcijas. Tā ir kompānija, ar kuru sadarbojās lielākā Latvijas veterinārārstu daļa. Un tad viens flakoniņš satur 10 injekcijas, un tas cenas var variēt no kaut kādiem 300 līdz 400 eiro. Respektīvi, uz 10 mēnešiem jāsamaksā uzreiz par flakonu, jo to gatavo tam konkrētajam dzīvniekam. Un 10 mēnešus vairāk izmaksu nav, ja vienīgais viņš iet pie ārsta, kurš ievadīs. Tad visi šie 10 maksā, nevis katrs, bet 10 maksā 300-400 eiro. Tad tas ir cilvēciski. Kā es atkal saku saviem klientiem, ja mēs pieņēmam to, ka dzīvnieks atbildēs, un tie ir aptuveni 70%, ja visu izdara pareizi, tad tā ir vislētākā ārstēšana. Blakņu nav, mēs nelietojam zāles, tās nav zāles, tā ir imunterapija. Tas nestāv tai plauktā, kur stāv visas zāles. Tātad blakņu nav. Un ja mēs runājam ne par steroīdiem alerģijas ārstēšanai, bet par citiem līdzekļiem, kas šodien mums ir tirgu, un tad tur izmaksas ir krietni dārgākas par tiem 30-40 eiro mēnesī. Un arī blaknes noteikti. Jā, šodien ir ļoti drošas zāles, tiešām ļoti drošas. Un pat ja mēs pieņēmam, ka to blakņu nebūs, mēneša izmaksa ir dārgāka pat mazajam zvēram, maza izmēra zvēram ir dārgāka par 40 eiro mēnesī, plus vizītes pie veterinārārsta, pie desensibilizācijas. Tas viss ir tā, ka es runāju, ja viss ir pareizi izdarīts, jo tomēr tas kontakts saimniekam ar savu alergologu ir nepieciešams. Diemžēl tur viss kaut kas var notikt, kas var tikt interpretēts nepareizi, tāpēc tai sadarbībai arī ir nozīme. Ja sadarbība ir laba, tad 7 no 10 tiek desensibilizēti, un tas ir wow, un tas ir ļoti labs rezultāts. Un galvenais nav blakņu, nav jālieto zāles. Jā, brīnišķīgi, šī ir ļoti vērtīga informācija. Daudz jūs runājat imunitāte. Mūsdienās visi runā par imunitātes stiprināšanu, cilvēks un vai
jūs rekomendējat vispār, kā stiprināt to imunitāti? Tā imunitāte, par kuru es runāju, kad runāju par alerģiju, nav tas pats, kas pasargā mūs no vīrusiem un baktērijām. Jā. Tātad, kā to imunitāti stiprināt? Tas ir cits. Tieši tā. Nebūšu labākais cilvēks. Tīri saprast, tad šim nebūs saikne. Jā, lai cilvēki saprastu, tad jau, ja visi ir imunitātes, mēs dzersim tagad vitamīnu čupas, uzturu bagātinātājs, tad jau mums tas nebūs nesaistoši. Diemžēl tā ir ģenētika. Bet tā imunitāte, par kuru runāju es, tad tai to pārtiku, ko tā sagramo un ražo alerģiju gala rezultātā, atrodas ādā lielākoties tas šūnas, kuras uzņems to visu. Un tad varētu mēģināt strādāt ar tādu ādas barjeru. Ādas barjera ir bojāta dzīvniekiem ar alerģiju. Ja tiem dzīvniekiem, kuriem nav alerģijas, alerģēni, vielas, kaut kādas mikrodaļiņas, neiziet cauri ādai, un ja iziet, tad neizraisa to reakciju, tad tiem, kuriem ir alerģija, viņiem parasti iet paralēli arī ādas barjeras deficīts, izmaiņas, nepilnvērtības. Un tad var mēģināt strādāt ar to. Tā ir ādas mitrināšana ar specifiskiem līdzekļiem, tā ir omega-3, zivju eļļa un nepiesātinātas taukskābes, ar kurām omega-3 ir bagāta. Un tātad tas ir tas, kas var tiešām palīdzēt dzīvniekam ar alerģiju, un mums pat ir dati, zinātniski apstiprināti dati, ka ir neliels, bet ir procents, kuriem tikai ar omega-3 pietiek, lai vairāk nekad neparādītu klīniskās izpausmes savai alerģijai. Tāpēc tas ir tas, ko saņem jebkurš alerģisks dzīvnieks, ja vienīgais viņam nav reakcijas, jo varbūt visādas tur caurējas, kaut kādas nepanesības. Bet, ja tādu nav, tad tas ir tas, kam ir nozīmē. Dažiem pat varbūt paveiksies tā, ka vairāk nebūs klīnisko izpausmi, bet pārējiem vismaz vēl viens piliens tas alerģijas ārstēšanā būs un būs naturāls. Atkal tad mazāk zāļu, mazāk veterinārā ārstu. Mazāk blakņuma. Par autoimūnajām ādas slimībām. Tas skan ļoti biedējoši. Tā noteikti arī visticamāk ir ģenētika, kā es esmu jau tagad. Jeb tas tomēr var iegūties dzīves laikā? Tas var iegūties. Jā, protams. Un droši vien vai tas ir biežāk? Gan ģenētika, gan dzīves laikā? Vai biežāk būs? Spriežot pēc tā, ka ir šķirnes predispozīcijas, ģenētikai ir nozīme. Bet visbiežāk mēs nezinām, kāpēc. Tad tas ir slimības, kuras tomēr biežāk parādās otrajā dzīves laikā, un viennozīmīgi teikt, ka tā ir ģenētika, būtu absurdi. Kā cilvēki. Mēs mēģinām izšķirt autoimūnas un imunmediētas. Autoimūnas izveidojās pašas pa sevi. Imunmediētas kaut kas lika mediēja to nabago imunsistēmu cīnīties pašai pret sevi. Bet bieži vien faktori nav zināmi, un vienkārši ir jāpieņem dzīve tāda, kāda viņa ir, un jādomā, ko darīt. Vai atopiskais dermatīts, pie kuras no šīm grupām klasifikēt? Ja jūs gribat, tad jūs varbūt varat viņu pielikt pie autoimūnajām. Bet viss tās, ko es saucu šodien par alerģiju, manā galvā arī ir atopiskais dermatīts. Tad vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir alerģija, ir atopiskais dermatīts. Bet mēs domājam par to, ka tur ir pastiprināta jūtība uz apkārtējo vidi, uz barības alerģēniem, ģenetiskie faktori, barības nepilnvērtības, un tas viss kopā skan kā diagnoze atopiskais dermatīts, kura alerģija ir viens no simptomiem. Bet tomēr biežāk visi tie, kam atkārtosies, viņiem lielākoties ir atopiskais dermatīts. Visi tie, kas laiz
nezaķēpas, kam ir ausis. Ja? Tur runa iet par atopisko dermatītu. Un tāpat tās atopisko dermatītu, nosakot šo diagnozi, taču tiek skaidros tas slimības cēlonis, kā ir. Tātad tas organisms ir piedzimis ar noslieci veidot alerģiskas reakcijas uz noteiktām vielām, ar ko viņam ir saskarsmē, un tas notiek tāpēc, ka viņam ir nepilnvērtīga ādas barjera. Un vai suņa dzīves kvalitāte ar atopisko dermatītu, kāda viņa ir? Viņš var dzīvot pilnvērtīgi šos jautājumus par atopisko dermatītu, tad mazliet, kāpēc es viņus iestarpināju. Es atļauju saviem suņu saimniekiem pajautāt, ja jums ir kādi jautājumi, kurus jūs gribētu caur mani, tad es saprotu, ka man te ir 2-3 cilvēki ar šo diagnozi, tāpēc te jautājumi bišķiņi tagad man iestarpinājās no maniem saimniekiem. Es ļoti ceru, ka visi tie mani pacienti, kad mēs esam nonākuši līdz slimības stabilizācijai, dzīvo savu pilnvērtīgo dzīvi. Respektīvi, alerģija, atopiskais dermatīts. Es lietoju tos vārdus kā sinonimus, tad, kad es runāju ar saimniekiem. Jo, kā es teicu, alerģija ir simptoms atopiskajam dermatītam. Laba dzīves kvalitāte ir iespējama, un vienkārši ir jāiet tik tālu, lai to sasniegtu. Ar medikamentu palīdzību, ticamāk. Desensibilizācija, par kuro mēs runājam. Arī šeit barība, ko mēs izvēlējamies. Jo atopiskais dermatīts var būt izsaukts arī ar barības alerģēniem. Un, tā. Tad faktiski imūnterapija tur iet arī iekšā, vai ne? Tas ir augstākais posms, pakāpē tajā, ko mēs darām ar šiem alerģiskiem dzīvniekiem. Manā galvā, es arī visu izlaižu caur sevi, ja es būtu šajās kurpēs, ja man būtu šī situācija, man jau tomēr tā imūnterapija šķiet kaut kas ļoti brīnišķīgs. Man arī liekas, ka tas ir forši, ka mēs varam tagad ļaut to arī saviem zvēriem. Vēl man jautājums, doktor, pie jums par mitrodermatītu. Kas tas ir, kāpēc tik pēkšņi, un vai tas ir tikai ārējās vides izraisīts? Tur peldēšanas lapjums un tas viss pavilniņa tur. Tur kaut kas ir vēl. Tad tas pēkšņums, tas visbiežāk ir tomēr insektu kodumie, to insektu, kuri izraisīs reakciju jebkuram. Jebkuru no mums iekož bite, mums būs kaut kāda reakcija. Atšķirīga vienam stiprāka, otram vājāka, bet reakcija būs. Nevar būt tā, ka bites kodums palika vispār nepamanīts. Un tad tas pēkšņums ir tajā, tie dzīvnieki, kuri peld un attīsta mitrodermatītu, es gribētu iet dziļāk, jo tā nevajadzētu būt. Tur ir problēmas ar ādas barjeru, un vai tas ir nepamanīts atopiskais dermatīts, respektīvi viņa alerģijas izpausmes ir tik niecīgas, ka saimnieks tam vispār nepievērš uzmanību. Viņš pamazgā austiņas vienu reizi nedēļā, un ausis ir tīras, un viņš redz, ka suns laiza tas ķēpas, bet tur 15 minūtes pirms gulēta iešanas, un ja viņam vienu reizi pasaka beidz, tad viņš beidz. Jo tā nieze ir tik niecīga, ka viss, kas notiek apkārt dzīvē, tam sunim ir pārāks, un ausis palīdz uzturēt tikai tas, ka saimnieks izskalo. Bet tad, kad viņš peld, viņam visu laiku ir mitrodermatīte. Es paskatītos tuvāk uz to dzīvnieku, jo tā nedrīkst būt. Dzīvnieka āda ir piemērota tam, lai viņš peldētos. Es nerunāju par to, ja ūdenī ir baktērijas kaut kādas vēl tagad ir, nevis tagad, bet visu laiku bija vielas, kuras var izraisīt reakcijas, kairinošas reakcijas. Es runāju vienkārši par normālu ūdens tilpni, kur jebkurš no mums peldētos un bojājumu nebūtu nekādu. Un tad tas suns, kurš tur nopeldās, viņš tomēr attīsta. Viņam ir kaut kas vēl. Tā
nedrīkst būt. Bet, ja Tas teiksim, pats, kas ar ausīm. Tas pats, kas ar ausīm, Ja ausis vajag skalot, arī starp citu peldēšanai. Ja peldēšana sunim visu laiku izraisa reakcijas, tur ir vēl kaut kas. Jo normāli lejiet manā ausī ūdeni tik, cik jūs vēlaties. Man nebūs nekādu reakciju, ja jūs neaizbazīsiet šo. Ja? Tāpēc, tur ir kaut kas vēl, kas netika diagnosticēts. Bet tas ir tad, ja regulāri, ja, teiksim, 5 gados vienu reizi mūžā kaut kā bija mitrais dermatīts, bija. Visdrīzāk viņu kāds ir iekodis, viņš tajā vietā ir sakasījis, siltums, mitrums. Viss tas, bet ja ir visu laiku, tad ir jāmeklē cēlonis. Jā, tad tas nav normāli. Okay. Kā ir ar suņu mazgāšanu? Ir suņu saimnieki, kuri mazgā katru nedēļu, ir suņu saimnieki, kuri saka, es 10 gadus, man ir suns, es nekad dzīvē neesmu mazgājis, man viss kārtībā. Tad kur tā patiesība? Patiesība ir, ja jūsu dzīvniekam nav alerģijas, tad jūs mazgājiet viņu pēc jūsu nepieciešamības un nevajag, lai tā jūsu nepieciešamība būtu bieža. Lai visu laiku smaržotu man pulkains, lai visu laiku viņš labi smaržotu. Tad ir jāpadomā par šķirni, kura der konkrētajam cilvēkam, jo runājot par jūsu mīļāko šķirni, tur būs tāda smaržiņa, specifika, tā suņu smaržiņa, kaut kāda, ko ir jāpieņem, ja jūs gribat vācu aitu suni. Nevajag viņu mazgāt katru dienu. Ja jūs nepieņēmat, bet tomēr gribat sunīti, ir ļoti daudz šķirņu, kuriem nav tas specifiskās smaržas, vai viņa parādās tikai konkrētajos brīžos, ja tur dzīvnieks ir sastrasojies, kaut kas tāds, un tad pēc tā viņu var tur reizi mēnesī, bet, tāpēc, pusgadā. Lai man suns nesmaržot pēc suņa, tas būs muļķīgi. Tas būs muļķīgi, tas būs muļķīgi, piedodiet mani, bet jūs lietojat arī tādu vārdu. Par alerģiskajiem suņiem runājot, ja tomēr tas ir mūsu šodien, tad jo biežāk, jo labāk. Un pat nav obligāti ar šampūniem, bet mazgājot, mēs mehaniski nomazgājam putekšņus, kas ir viņu apmetojumā. Un vēl ir šampūni, kas ir paredzēti alerģiskiem dzīvniekiem un satur visas tas daļiņas, kuras veido ādas barjeru. Tātad veselam sunim bez alerģijas, bez atopiskā dermatīte, mēs negribam izmainīt ādas barjeru. Tā ir perfekta. Tas pats, kas ausī. Tā ir perfekta bez mums. Nevajag tur iet. Un ja sunim ir, tad visu, ko mēs darām, tas var uzlabot, to var vērst uz uzlabošanu. Un tad izvēlēties speciālos šampūnus, kas uzlabo to ādas barjeru. Šodien tādu ir daudz, kas mazina niezi, šodien arī tādu ir daudz. Antibakteriālie, ja ir nosliece uz bakteriālo infekciju, kas arī ir alerģijas sekas visbiežāk. Tad alerģiskajiem dzīvniekiem otrādie, ar to var mainīt dzīves kvalitāti. Uzlabotu pašsajūtu sunītiem. Vai jūsu praksē, tikai pa jūsu praksi, vai jūsu praksē ir šķirnes, kas statistiski tur ierindojas te trīniekā, pirmais trīnieks, kā jums izskatās ar jūsu pacientiem? Franču buldogiem, West Highland baltie terjeri, un kuru tad no tiem visiem ielikt trešajā vietā? Var vairākus arī ielikt, kas tur dala diezgan bieži. Shiba Inu, vācu aitu. Kā ar labradoriem un retrieveriem? Lai viņi tur arī ir. Paldies jums. Man ar tā šķiet. Dakterīt, vēl viens jautājums, un tad mēs pāriesim jau tādām nedaudz personiskām un noslēguma daļai. Jo es gribētu runāt, bet ir skaidrs, ka mēs noteikti uztaisīsim kādreiz vēl daļu numuru 2. Paldies, es ar prieku, man patīk. Iesim uz otro daļu arī vēl noteikti nākotnē. Jo būs daudz un nāks klāt jaunu pētījumu un jaunas lietas, par ko parunāt, lai es jūs tiešām ļoti, ļoti neuzklūpu tik. Bet vai stress ietekmē ādas veselību? Man radās tās jautājums, un kāpēc man viņš radās? Tāpēc, ka es esmu novērojusi tie paši labradoru, vācētu suņi, ka tad, kad viņiem ir satraukums, gan pozitīvs, gan bailīts, negatīvs, nervu sistēmas tātad reakcija, ka ļoti ātri tās ādas izlec blaugzniņas.
Kā jūsu komentārs par šo? Jā, un tas blaugsnas ir tā kā fizioloģiski izskaidrojamas un normālas. Mēs varam svīst vairāk, kad uztraucamies neatkarīgi no tā, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs stress. Ja? Viņiem arī ir tāda ādas reakcija. Tā keratinizācija pastiprinās uz īsu laiku, un arī jūs noteikti esat pamanījusi, ka tam stresam pārējot, tas arī pārējot. Pašas blaugsnas pa sevi kaut kur pazud, izkrit un vairāk neveidojās. Ja tas tur stāv, atkal ir jāmeklē cēlonis. Ja? Tātad tas īslaicīgs stress, lai kāds viņš nebūtu, un blaugsnas kā sekas, ir normāla parādība. Tā drīkst būt, mūsu organisms ir jūtīgs, mūsu suņu un tā. Bet vai stress, varbūt šeit ir jāsaka tā, stress noteikti ietekmē kaut kādu ādas slimību izpausmē. Un atkal atgriežoties par mūsu tēmu, par alerģiju, tie dzīvnieki, kuriem nervu sistēma ir vairāk aktīva, noteikti kasīsies vairāk. Tas ir arī par cilvēku. Viens, kurš ir tāds mierīgāks, viņš arī kasās mierīgi. Ja? Otrs, kurš ir hiperaktīvs, tā kā es. Ja man būtu alerģija, es ļoti kasītos. Un tad tur ir tā, ja stresa faktori vēl ir tie, kas tur, nezinu, tas suns, es ļoti ceru, ka kaut kad vairāk tas nebūs vismaz manā valstī, bet dzīvo pie ķēdes, viņš kasīsies vairāk, ja viņu kaut kā ierobežo, un viņam jau ir alerģija. Es nekādā gadījumā nesaku, ka stress izraisa alerģiju. Nē, bet viņš pastiprinās alerģijas izpausmi. Ja? Un nevelti cilvēkiem vēl viens preparāts, kas var tikt izrakstīts pie alerģijas, ir nomierinošie līdzekļi, ir pat antidepresanti. Cilvēkam vēl ar izskatu tas varētu būt saistīts, ja suņiem tas ir mazāk izteikts, viņiem neinteresē, kā viņi izskatās. Ja? Un tad alerģiju stress var pastiprināt. Atkarībā no temperamenta vissmagākie alerģiskie pacienti man ir Jack Russell terrieri. Ja? Hiperaktīvie. Tāpat viņi arī kasās. Hiperaktīvi. Ja? Un, lai nomierinātu tādas pakāpes niezi, man ir jāiet pie ieročiem. Ir slimības, ādas slimības, kuras izraisa stress. Ja? Ir tāds mums jēdziens, kurš ir akrālais dermatīts. Tā ir tā ķepu augstāko daļu šeit laizīšana līdz bojājumiem, un tā ir klīniska izpausme tam, ka suns kaut kā mēģina sevi nomierināt, un tad ir jāmeklē, kāpēc viņš tā dara. Kas ir stresa cēlonis. Jā, paldies jums liels par precizēšanu. Daktarīt, sakat, kuras ir tās lietas, kuras jūs kā veterinārārsta dermatoloģe nekad nedarītu ar savu suni? Vai tieši tās lietas, kuras noteikti ietilpst mūsu ikdienā sadzīvē un kuras es ievēroju? Tad kuras es nedarītu, es neapstrādātu pret parazītiem, ārējiem parazītiem. Lai pasargātu gan pret blusām, gan pret ērcēm, es to darītu vienmēr. Es daru pat ziemā, man liekas, ka tā ir pareizi. Tātad jūs apstrādātu? Jā, es apstrādātu, tad es neapstrādātu. Jā, lai nepārprastu. Es nemazgātu ausis, ja tam nav nozīmes. Ja tam nav nepieciešamības, un ja būtu, es ietu pie ārsta, pietiek. Jā, tieši tā, mums te nav jūra jāuzskaita, bet vismaz galvenās, kas nāk uzreiz mums tā kā. Vai jums ir kāds pacients, kuru jūs nekad neaizmirsīsiet, varbūt suns, kura stāsts ir ļoti, ļoti palicis tādā dziļā atmiņā, kad jūs tā atskatāties uz savu praksi un kur varbūt ir iets tāds liels līdzpārdzīvojums, varbūt grūtāks ceļš, varbūt tieši brīnišķīga atvesaļošanās, vai es ticu, ka ļoti daudz ir pacienti, bet varbūt ir kāds, kas uzreiz tā, nesaucot vārdos uzvārdos, bet
kad kāds tāds ārstēšanas ceļš, vai kurš ir tas, kas parasti jums, varbūt vispār jūsu praksē, ar ko jūs saskaraties, ka jūs jūtat, kaut kas man te sāka vibrēt, tā kā bišķiņ man te tā kā acu kaktiņā mitrums un migliņa, aiziešu, noslaucīšu asariņu, kurā brīdī ir šī tāda varbūt emocionālā, jo tas tomēr arī emocionāls darbs. Ir tā, ka man ir par laimi vai ne, ļoti laba atmiņa. Un kolēģie brīnās, bet es atceros, es domāju, ka 99% savu pacientu. Viņi nekļūdīgi jūs arī. Es pat nezinu, bet es... Es arī esmu, es esmu ļoti, es apbrīnoju tos cilvēkus, kuri nāk pie ārste, kuri veda tos dzīvniekus pie ārsta, jo es nezinu, vai es esmu tāds saimnieks, kurš vestu, kurš brauktu no citām pilsētām, kurš gaidītu, tā kā dažreiz mani gaida nedēļām. Tāpēc man katrs no viņiem ir wow, un man katram no viņam, es gribu viņiem teikt paldies par to, ka viņi ir šeit. Tas ir ilgi, ja runāt tieši par mani, tas ir ilgi jāgaida, tas ir jābrauc tur, kur es esmu, tas maksā dārgi, bet viņi ir tur un viņi ir gatavi iet man līdzi, klausīties, ticēt tam, ko es stāstu. Un pieķerties katram vārdam, teikumam, varbūt šeit ir cerības stariņš, jo tā dzīve ikdienā aiz jūsu kabineta durvīm iespējams ir ļoti grūta, smaga, un citreiz tam līdz cilvēkam skatīties, kā mans suns, mans mīļais ģimenes loceklis cīnās, mocās, cik viņam ir grūti, tad, protams, jūs noteikti esat... Par maniem alerģiskiem viens teikumiņš, ko es gribētu izlabot jūsu teiktajā, nieze ir patīkama. Tātad tas nav mokoši. Pēc kaut kāda brīža pēc tam, kad jau ādas bojājums ādas bojājumi var būt tik stipra nieze, kas neļauj gulēt naktīs un atpūsties pilnvērtīgi, bet kamēr tas ir mazlietiņ pakasīt, palaizīt, atvieglos to sajūtu, noņemt viņu. Ciekoži, un jūs pakasāt. Taisnība, palika vieglāk, vai ne? Vai tur mugura kasās, un jūs kādam palūdzat un pakasīja, un tāds, Tāpēc arī dermatoloģija, lai tas nebūtu par mocībām. Man ir super grūti. Pēdējais gadījums, kuru es atceros, un kad es raudēju kabinetā. Kas tas bija? Tas ir suns, kurš ir adaptēts no patversmes. Tas suns ir vienkārši hiperalerģisks, un viņš nekad nav ārstēts pienācīgi, tāpēc viņš izskatās briesmīgi, un vēl viņam nav kājiņas. Un tā kājiņa ir tikai daļai noņemta, un kaut kad es droši vien nezinu, kāpēc viņam ir tāda kājiņa. Tā vēl nebija operēta, viņš tika adoptēts pavisam nesen. Un tur man pretī ir tik parasti cilvēki. Un viņi ir braukuši kaut kur uz citu pilsētu, lai paņemtu to suni. Un lai atvestu un atvedētu pie manis. Tādiem es gribu atdot visu, ko es varu atdot. No sevis. Bet arī pārējiem. Protams. Jā, skaidrs, kad ikvienam, jo tas ir sirdī, tas ir sirds darbs, un tas ir dzīves aicinājums. Daktarīt, un sakat, kas jums pašā dod spēku ikdienā tik sarežģītā tomēr darbā, un kas ir jūsu spēka avots, spēka stacijas, kur jūs uzlādējaties savā ikdienā? Klausieties, tas ir nākamais posms manā dzīvē, jo līdz šim tur bija tikai tie panākumu virsotnes, kur, es nezinu, kaut kādu apsverumu dēļ, es biju sev izdomājusi, un tagad es ar jums jau dalījos sākumā, ka tagad pēc dažiem
mazāk nekā 2 mēnešiem es arī aizstāvēšu. Es ļoti ceru, ka es aizstāvēšu savu doktora darbu. Un tad nākamais mērķis, lai esmu es. Un lai tur parādās hobija, un lai tur parādās kaut kādas intereses, jo līdz šim es mīlu savu darbu. Mans darbs ir mans hobijs. Man patīk lasīt to literatūru, ar ko es pēc tam dalos. Man patīk vadīt lekcijas, mācīt, braukāt pašai konferences, apmeklēt kongresus, organizēt tos, vadīt visādas dermatoloģiskās organizācijas un tā. Bet uz doto brīdi man nav hobija, kas būtu vēl un kas nebūtu saistīts ar veterināru medicīnu. Es esmu mēģinājusi skriet, man ir grūti, man nav laika, tas dzīvnieks, kurš tur tagad bija atnācis un prasa, lai es kaut ko ieskatītos vairāk, aizņem manī vairāk nekā tā vakara skriešana. Es mēģinu tur kaut ko stādīt tagad savā dārzā. Zaļie pirkstiņi varbūt, kad vecums jānāk tuvāk zemei. Bet es līdz šim nezinu, kas būs par hobiju, un es ļaušu sev tagad likt to par savu nākamo kalnu, kur es kaut kad uzkāpšu un varēšu jums pateikt. Es jums to no sirds novēlu, lai arī ir ārpus darba, kas ir jūsu dzīves kābeklis, lai arī atnāk šis cits hobijs, kurā pavisam aizmirsties. Nu, tā, ka tev un tagad un pavisam. Jo tagad tas ir mans darbs, kur es aizmirstu par visu. Ka man ir sarunātas tikšanās ar draugiem, ka vajag tur paskriet, jo gribu kaut kādu, nezinu, to maratonu, vai, tas viss ir sekundāri, tas viss ir pakārt. Diemžēl tas viss ir sekundāri, jā. Es jums to no sirds novēlu. Un pašā pēdējā minūtē mūsu rubrikai piestāva, un mūsu rubrika paredz, ka mums ir 10 ekspresa jautājumi pašās beigās, par kuriem jums nav ne jausmas, bet principā ekspresa jautājumi par doktori Jevgēniju. Un jautājums būs, jums jāizvēlās ir viena atbilde. Tā, kas šī brīdī ir par jums tuvāk. Ja? Jā. Suns vai kaķis? Kaķis. Rīts vai vakars? Vakars. Grāmata vai filma? Grāmata. Kalni vai jūra? Nav atbildes. Veterināra medicīna. Kafija vai tēja? Kafija. Sirds vai prāts? Sirds. Komandas darbs vai darbs vienatnē? Vienatnē. Miers dabā vai rosīga vecpilsēta? Miers dabā. Motivācija vai disciplīna? Motivācija disciplīnā. Un žāvēta vistiņa vai meduskūka? Meduskūka. Paldies! Paldies jums, doktorīt! Paldies jums visiem skatītājiem par to, ka bijāt jums klātesoši. Es pati personiski esmu ārkārtīgi pateicīga visiem jums daudzajiem skatītājiem, kuri rekomendēja man noteikti satikt doktoru Jevgēniju. Lai šī ir kā brīnišķīga dāvana velta jums. Un arī es pat esmu ārkārtīgi pateicīga jums, ka jūs atnācāt. Es esmu ļoti, ļoti priecīga iepazīt jūs un jūtos savā ziņā kā izredzētākais. Ka man ir bijusi šī iespēja jūs satikt, aprunāties, izrunāties tik ārkārtīgi saturiski un ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies par to ārkārtīgi lielo vērtību, kuru jūs mums visiem dodat un dāvājat no sevis. Un lai mums pietiek spēka, resursa un hobija nākotnē, kur atjaunoties. Paldies, ka izvēlēties mani. Paldies visiem tiem, kas mani ieteica izvēlēties. Es tiešām smejos par sevi, ka es esmu maza meitene no Austrum Eiropas. Jā, ar lielu sirdi un ārkārtīgi lielām jaudīgām zināšanām. To zināt jūs. Es pagaidām vēl nezinu. Bet paldies. Jā, paldies, ka es esmu šeit. Paldies, ka es drīkstu dalīties ar visu to, ko man ir devusi dzīve, maniem visiem skolotājiem par to, ko viņi man ir iemācījuši un ka es varu to paust tālāk. Paldies jums! Paldies! Paldies! Un uz tikšanos nākamajās epizodēs!